Latvijas Nacionālā kultūras centra dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīta Pāvulēna. Labrīt! Man tiešām ir prieks atkal būt šeit ar jums kopā un kopīgi darboties. Laiks skrien tik ļoti ātri, un tiešām pēdējais, kas mums ir atmiņās, tas ir mazākumtautību festivāls Liepājā un šīs brīnišķīgās bildes, kas šeit uz aizmugurē rādās. Tas viss atsauc to skaistumu, un tas viss ir tas, ko jūs darat, un paldies par to mazākumtautības kultūras stiprināšanu. Un mēs tā lēnām, tieši tāpat kā visas nozares šobrīd, dodamies uz nākamajiem svētkiem. Mēs šeit tieši esam estrādē, kā Juris jau teica, un 28. gadā mēs visi pulcēsimies atkal kopā, lai svinētu dziesmu un deju svētkus. Un arī jums, kā vienmēr ir, tā nozīmība piedalīties tajos ar saviem pasākumiem, kuplināt tos un parādīt šo daudzveidību, kāda ir mūsu valstī no jūsu visām kultūrām. Un ko vēl es gribu teikt, ka tas nākamais, šis posms ir tāds diezgan sarežģīts, jo viņš ir sarežģīts arī valstiski, jo, man ir jāsaka, kā ir, finanses mums šobrīd visā valstī tiek tā samazināts un sapludināts, bet tik, cik mums naudiņas būs, tādā veidā mēs arī turpināsim to mūsu sadarbību, veidojot nākamo festivālu, bet galvenais, kas mums noteikti ir gatavošanās dziesmu svētkiem, kā jūs tagad arī esat šajā seminārā, visi pārējie semināri jums jāapmeklē, un būs atkal 28. gadā būs visas skates. Un man liekas, ka tas tāds šodienas pasākums būs tāds tā kā lādiņš atkal tam, lai jūs saprotat to, ka mēs ļoti gaidām un darbojamies ar jums kopā, un kultūras ministrija ir solījusi tāpat atbalstīt mazākumtautības kā līdz šim finansiāli, un mēs atkal saturiski kopīgi strādāsim. Jā, tas, es tiešām redzu to prieku jūsu acīs, ka jūs esat šeit arī satikušies, un es novēlu šodien, lai tā diena būtu tāda piepildīta, gara viņa būs piepildīta, un jūs katrs paņemat to labāko un aizvedat uz mājām, lai mēs varam tālāk strādāt un darboties un tikties nākamajos semināros. Un noteikti teikšu to, ka jūs nedrīkstat neviens iekāpt savā automobīlī vai izbraukt ārpus vārtiem, ja jūs neesat bijuši lejā ekspozīcijā. Obligāti jums šodien tā ir jāapskatās, jo es domāju, ka tas arī ir tas ļoti svarīgais, kas tur ir apkopots, un paskatīties šo dziesmu svētku vēsturi un to tradīciju. To es noteikti aicinu. Bet es saprotu, ka jūs neviens nelaidīs ārā, ja jūs nebūsiet bijuši tāds uzreiz tāds ček. Novēlu, lai jums ir tiešām skaista diena šodien. Un tiekamies atkal nākamajās reizēs. Paldies!